Stereoelektroencefalogrāfija jeb stereo-EEG ir mūsdienīga un mazinvazīva metode, ko izmanto dažādos sarežģītu epilepsiju gadījumos. Metodi izmanto, lai precīzi noteiktu epileptisko lēkņu sākuma zonu, kā arī, lai turpmāk mēs varētu izvērtēt, vai šis pacients ir kandidāts epilepsijas ķirurģijai. Atšķirībā no parastās elektroencefalogrāfijas, kur elektrodi tiek izvietoti uz galvas virsmas, stereo-EEG laikā elektrodi tiek implantēti dziļākās smadzeņu struktūrās, un to veids neiroķirurgs operācijas laikā. Implantēšanas vietas tiek balstītas uz iepriekš veikto izmeklēšanu, parasto elektroencefalogrāfiju, lēkmju aprakstu, kā arī magnētiskās rezonanses attēliem. Stereo-EEG ir invazīva metode, taču mūsdienās tā ir ar augstu drošības līmeni, tāpēc, ka pirms tam tiek veikta rūpīga plānošana, kā arī tiek izmantotas neironavigācijas sistēmas. Kā rezultātā komplikāciju risks ir ārkārtīgi zems un ieguvumi pilnīgi noteikti pārsniedz riskus rūpīgi atlasītai pacientu grupai. Latvijā stereo-EEG ir jauna metode, ko veids Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā. Līdz šim mums stereo-EEG procedūras ir veikts 13 pacientiem, kas iepriekš izskatīti konsīlijos. Bet jāņem vērā, ka mums gaidīšanas rindā gaida veseli 17 pacienti, un tās gaidīšanas rindas tikai augs. Pašreiz pieejamība ir izteikti ierobežota sakarā ar limitētu NVD atbalstu, taču ļoti ceram, ka tuvākajā nākotnē tā paplašināsies. Kā pozitīvu piemēru vēlos minēt stereo-EEG procedūru, ko esam veikuši šogad. Sievietei pieaugušo vecumā, kurai iepriekš bija medikamentu rezistenta epilepsija ar biežām lēkmēm, katru mēnesi bija vairākas lēkmes, kā arī viņa lietoja 3 dažādu medikamentu kombināciju augstās devās. Mēs veicām viņai stereo-EEG, implantējām elektrodus aizdomīgajā smadzeņu zonā, pēc kā mēs konkrēti noteicām lēkņu sākuma zonu un veicām arī termoablācijas procedūru, kas nozīmē, ka termoablācijas procedūras laikā mēs varam implantētos elektrodus sakarsēt konkrētajā lokalizācijā, tādējādi bojājot epileptogēno tīklojumu. Un cerībā uz to, ka mēs panāksim lēkņu atvieglojumu vai ideālajā gadījumā lēkņu brīvību. Šīs sievietes gadījumā tieši tika panākta lēkņu brīvība, viņai jau 8 mēnešus nav bijušas lēkmes, un pēc procedūras nav nekādu paliekošu seku, un viņas dzīves kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies. Saviem kolēģiem es iesaku noteikti paturēt prātā, ka epilepsija vairs nav neizārstējama slimība, un epilepsijas ķirurģija ir ar ļoti augstu efektivitāti. Tāpēc aicinu, ja nu gadījumā jums ir pacients, kuram ir epilepsija ar grūti kontrolējamām lēkmēm, ar medikamentiem nav panākta lēkņu brīvība, nosūtīt pie kāda epileptologa, neirologa, kas ir bāzēts kādā no Kliniskās universitātes slimnīcām, lai turpmāk viņi varētu izskatīt konsīlijā, un varbūt tieši jūsu pacients ir kandidāts stereo-EEG vai epilepsijas ķirurģijai.